Slavēts Jēzus Kristus. Esmu Juris, un man lūdzu pastāstīt, kā labāk rīkoties, ja svētceļojumā ar kājām uz Aglonu jūs pamanat gaisā dronu. Kādi ir ieteikumi, un vai es varētu ar tiem padalīties? Pirmkārt, kāda ir iespēja, ka svētceļojumā Latgalē jūs sastapsieties ar dronu? Ir divi iespējamie gadījumi, kad jūs varētu saskarties ar droniem. Pirmais ir civilie droni, un otrais ir militārie droni. Par militāriem droniem mēs sīkāk varam runāt gan par draudzīgajiem droniem, mūsu spēku droniem tātad, gan par nedraudzīgajiem droniem. Ja mēs paskatāmies pēdējo 2 gadu laikā, tad pēdējo 2 gadu laikā Latgalē mēs varam redzēt arī kartē ar lidmašīnītēm atzīmētas šīs vietas, un ar līniju ir apmēram atzīmēts svētceļojuma maršruts no Gaigalavas uz Aglonu. Tad ir bijuši 5 gadījumi, kad Latvijā ir bijusi saskare ar 6 militāriem droniem. No šiem 5 gadījumiem 4 ir notikuši šogad. Pirmais gadījums, kad Latvijā ielidoja drons, bija 24. gadā, un tas bija Gaigalavā, kad Latvijā no Baltkrievijas teritorijas ielidoja Krievijas Šahed drons. Par laimi tas piezemējās ārpus apdzīvotām vietām, bet pārējie visi 4 gadījumi notika šogad. Martā no Krievijas teritorijas ielidoja Ukrainas drons un nokrita un eksplodēja apmēram kilometru attālumā no Svariņu pagasta. 7. maijā Rēzeknē ielidoja naftas uzglabāšanas objektā 2 droni. Ja atceramies, tad ilgstoši nevarēja atrast otro dronu, bet izmeklēšanā tika atklāts, ka šie abi droni ielidoja šajās te naftas uzglabāšanas objektā. Pie šī gribu vērst jūs uzmanību, ka, ja drons ir nomaldījies, tad noteikti droni, kas aprīkot ar sprākstvielām, meklē cilindra veida objektus. Proti, viņi ir iestatīti lidot uz naftas glabātuvēm, naftas pārstrādes objektiem. Tad, ja jūs atrodaties tuvumā cilindra veida objektiem, piemēram, graudu kalte, nevajadzētu meklēt patvērumu, ieraugot dronu pie šīm graudu kaltēm, jo iespējams, ka šis drons varētu automātiski meklēt šo cilindru veidu objektu. Bet nevienmēr droni ielido cilindru veidu objektos. To pierāda 23. māja gadījums, kad mēs atceramies, ka Drīģa ezerā makšķernieks makšķerējot pamanīja iekrītam dronu. Tātad nevienmēr šie droni nomaldījušies ielidot tikai ēkās. Tie var ielidot arī klajās vietās, vai vienkārši viņiem beidzās degviela, un viņi krīt tur, kur viņi ir, jo viņi ir pazaudējuši savu kursu. Pats jaunākais gadījums ar droniem Latgales reģionā notika 8. jūnijā, kad NATO iznīcinātāji notrieca gaisa telpā ielidojošo dronu, kas notika Bērzgalas un Nautrāna apkārtnē. Arī varam redzēt kartē. Šeit uzreiz jāpaskaidro, ka NATO iznīcinātāji un vispār bruņotie spēki jebkādas notriekšanas veiks tikai drošās vietās, nekādā gadījumā virs cilvēku pūļiem, grupām vai virs apdzīvotām vietām, lai maksimāli novērstu jebkādus apdraudējumus, ko varētu izraisīt notriektā drona atlūzas. Tālāk runājot par civilajiem droniem. Šeit attēlā varat redzēt, kā apmēram varētu izskatīties gaisā lidojošs 100 metru augstumā pacēlies civilais drons. Pirmkārt, kas būtu svarīgi, tad mēs varam paskatīties Latvijas gaisa satiksmes kartē, un mēs redzam, ka austrumu daļa Latvijas ir iekrāsota dzeltenīgi oranžā krāsā. Un atsevišķa daļa īpaši pierobežā ir iekrāsot sarkanīgā un rozā krāsā. Tas nozīmē, ka šī sarkanīgā un rozātā daļa šajās vietās ir aizliegti jebkādi lidojumi. Tāpat lidojumi ir aizliegti arī šajā dzeltenajā zonā.
Bet atšķirība ir tāda, ka šajā dzeltenajā zonā lidojumu var pieteikt. Un mēs redzam, ka, ja mēs runājam par šo lielāko Latgales daļu, tā skaitā svētceļojuma maršrutā no Gaigalavas uz Aglonu, tad lidojumu var pieteikt visnotaļ ātri, 5 minūtes pirms plānotā lidojuma. Tātad ir iespēja, ka kāds piesaka lidojumu, un jūs varat saskarties ar civilo dronu. Kā tā tad atpazīt šo te civilo dronu? Nu, ir vairākas pazīmes, bet pirms pie tām pieķerties, gribu vēl atgādināt, ka diennakts tumšajā laikā neviens ar civilajiem droniem lidot nedrīkst. Nu, tas ir tiem pilotiem, kas, protams, ir izgājuši apmācību un ieguvuši tiesības lidot ar droniem. Tāpat civilie droni nekad nelidos spēcīgi lietus laikā, jo tas gluži vienkārši ražotājs to nav paredzējis. Viņi ļoti ātri iztērēs bateriju un nekur tālu arī neaizlidos. Vai arī, protams, spēcīga vēja un miglas laikā arī tie noteikti nelidos, jo pēc civilās aviācijas noteikumiem pilotam ir jābūt vizuāli redzamam, kur atrodas viņa pilotētais drons. Un drons nekādā gadījumā nedrīkst lidot augstāk par 120 metriem vai virs cilvēku pulcēšanās vietām, tā skaitā pūļiem, grupām un tam līdzīgi. Tā kā ilgstoši virs jūsu grupām lidināties dronam nevajadzētu. Un 120 metri, attēlā jūs redzat, kā izskatās drons no apmēram 100 metru augstumā virs grupas. Kas tad ir tās raksturīgās pazīmes, kad mēs varam runāt par dronu? Tas būs neliels. Civilais drons parasti, tie būs kaut kādi 20 līdz 50 centimetri. Līdz tātad šiem minētajiem 120 metriem jūs viņu redzēsiet kā mazu krustiņu vai dūcošu objektu, kas noteikti nelidos tik plūdeni un liegani kā putni. Viņš lidos ātrāk, bet viņš ilgstoši uzturēsies vienā vietā. Visticamāk, šim civilajam dronam būs 4 propelleri. Kāpēc arī viņu sauc par kvadrakopteru? Tāpēc, ka 4 propelleri. Un tam būs dūcoša skaņa, ko es pēc brītiņa jums atskaņošu, kas būs līdzīga bišu dūkšanai vai mazam elektriskiem zāģītim. Attiecīgi, jo tuvāk drons būs jums, jo jūs to labāk dzirdēsiet, jo tālāk, tad jo klusāk. Bet arī tas nav rādītājs, jo citreiz var būt vējš, un vējš arī maina šo te skaņas dzirdamību, skaļumu jūsu tuvumā. Drons nelidos kā putns plūdeni, viņš lidos, varētu teikt, tādām straujākām, nedabiskākām kustībām, jo tam nav spārni, tas izmanto propellerus lidojot. Nepārprotam, protams, jūs dronā priekšpusē vai tā apakšā ieraudzīsiet kameru. Ja tā būs krēsla, jūs pamanīsiet arī zaļas, baltas vai sarkanas gaismiņas mirgojošas gaisā, bet atgādināšu, ka naktī tātad dronam nevajadzētu lidot. Ja jūs redzat naktī lidojošu dronu, tad tas nav civilais drons, tas visticamāk ir dienesta drons. Tāpat, ieraugot dronu, nevajag sabīties, iespējams jūs neredzēsiet pašu pilotu, jo pilots var atrasties vairākus 100 metru attālumā, aiz līkuma, automašīnā, mežmalā, mājas pagalmā, un jūs pašu pilotu varbūt tā pa gabalu neredzat, bet redzat tikai pašu dronu. Un kas vēl īpatnē, kad drons visticamāk, ja jūs to ieraudzīsiet, jūs viņu neredzēsiet ilgāk par 10 vai 15 minūtēm, jo akumulātoru laiks civilajiem droniem, labi, ja pusstunda, bet no tā laika ir jāatņem vēl laiks, kamēr viņš līdz jums ir atlidojis un aizlidos atpakaļ. Tātad tā reālistiski ne vairāk par 15 minūtēm. Jūs varētu sastapties ar dronu, kas iespējams filmē jūs, piemēram, televīzija filmē sižetu uz ziņām par to, kā svētceļnieki dodas uz Aglonu. Šos kadrus
parasti filmē un saskaņo, tātad lidojums būs saskaņots, un šādos gadījumos drons ļoti uzskatām un redzam filmēs tieši jūs, viņš apmetīs ap jums cilpu, ievēros noteiktu distanci un augstumu, neizdarīs straujas kustības, jo, gluži vienkārši kadrā tās neizskatīsies labi, un, varēs redzēt, ka, jā, drona darbības ir vērstas uz jūsu kā grupas filmēšanu, taču kādos gadījumos mums būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Pastiprināta uzmanība būtu jāpievērš tad, ja mēs redzam, ka drons atkārtoti parādās jūsu tuvumā, jūs nezināt, kas to ir palaidis, viņš seko jums diezgan mērķtiecīgi, vai arī, piemēram, ja jūs atrodaties naktsmītnē vai vietā, kur jūs ieturat pusdienas, tad pēkšņi nezinu, no kurienes parādās drons, kas seko jūsu darbībām līdzi un vairāk kārtīgi. Tas ir pirmais sarkanais karodziņš, kad jāsāk pievērst uzmanību, kas tas ir par dronu. Tālāk jāpievērš uzmanība, vai drons nelido pārāk zemu virs jums, jo droniem ir aizliegts lidot ļoti zemu virs cilvēku grupām. Tāpat netipiskā situācija būtu, ja drons ar ļoti lielu ātrumu vai straujām kustībām agresīvi maina lidojumu virzienus, lido jūsu vai citos virzienos. Tas arī nav raksturīgi. Tas nozīmē, ka kaut kur viņš lido mērķtiecīgi kaut kam virsū, vai nu jums, vai nu kaut kam citam. Tas ir nedabiski, un tam ir jāpievērš uzmanība. Iespējams, jāsāk apsvērt jau kādas droša patvēruma vietas. Kas vēl varētu būt dīvaini, ja, piemēram, vietā, kur jūs nakšņojat vai ieturat pusdienas vai esat apstājušies atpūtai, vai arī virs jūsu transporta līdzekļu stāvvietām vai citām vietām, kur grupa apstājusies atpūtai vai pulcējās, karājas gaisā drons un filmē apkārtni. Ja vien, protams, tas nav jums zināms drons, tad jums ir jāpievērš uzmanību šim dronam, jo tā nav standarta situācija, ka vietā, kur jūs nakšņojat, piemēram, atlido kāds drons, izlūko, kur jūs tur nakšņojat, kur jūs ejat iekšā, kur stāv jūsu vērtīgās mantas, kur stāv jūsu transporta līdzekļi. Tā nav standarta situācija, kādēļ būtu jāapsver iespēja ziņot atbildīgiem dienestiem par šo situāciju. Vēl bīstamāka situācija, kad noteikti ir jāziņo atbildīgajiem dienestiem, ja drons, kas pie jums ir atlidojis, ja viņam kaut kas ir piekarināts. Tas var būt pilnīgi jebkas, tā var būt kanna, tas var būt sprākstvielai līdzīgs priekšmets vai nesaprotams rullītis vai granāta veida priekšmeti, jebkas, vats, paka vai tvertne, kas acīm redzam ir piestiprināti pie šī drona, un ja jūs kaut ko tādu pamanat jūsu tuvumā, tad nekavējoties netuvojieties šim dronam, centieties atrast patvērumu un obligāti paziņojiet dienestiem pa tālruni 112. Kas vēl ir netipiski, ja jūs sāk novērot vairāki droni. Tā arī ir netipiska situācija. Ja vien jūs paši nezināt, ka jūs filmējat tur 3 vai 4 televīzijas, kas ir maz ticams, ka varētu notikt vienlaicīgi. Tādēļ arī šis gadījums ir netipisks, kad būtu jāapsver iespēja paziņot glābšanas dienestiem par 112. Ja jūs pamanat kādu no šīm te aizdomīgajām pazīmēm, tad nekavējoties zvaniet dienestiem 112 un meklējiet patvērumu. Ja jums ir iespēja patveraties ēkās, ievērojot tātad šo 2 sienu principu, ja šādu ēku nav no civiliem droniem, tad skatieties, meklējiet zem koku vainagiem, paslēpieties, līdz glābšanas dienesti pa 112 jums tālāk ziņos par tālākajām darbībām. Tad es jums atskaņošu, kā skan civilie ražotie droni dažādā attālumā. Jūs dzirdēsiet no sākuma skaņu, kā izklausās, kad drons paceļās. Tas nozīmē, ka drons ir ļoti tuvu jums. Un beigās jūs jau dzirdēsiet skaņu, kā izklausās drons, kas atrodas apmēram 100 metros no jums.
šādi skan civilais drons. Runājot par militāriem droniem. Tātad pirmkārt, kā jau minēju, tie var būt mūsu draudzīgie droni, bet tie var būt arī nedraudzīgie droni. Par draudzīgajiem droniem. Tie var būt dažādi droni. Gan līdzīgi mazām planējošām lidmašīnām, kā jūs redzat attēlos, kas būs ļoti klusas, gan lielākiem, gan mazākiem civilajiem droniem, kā jūs redzējāt iepriekšējā attēlā. Jebkurā gadījumā, ja tie būs draudzīgie droni, militārie, tad mūsu karavīri noteikti darīs visu iespējamo, lai jūs viņus neredzētu, jo visticamāk viņi viņus lidina tādēļ, ka notiek kādas mācības, un viņi darīs visu iespējamo, lai jūs šos dronus neredzētu, un visticamāk jūs tos arī neredzēsiet. Bet runājot par nedraudzīgajiem droniem. Diemžēl ir risks, ka jūs varat ieraudzīt šādu Shahed tipa dronu. Jūs redzat blakus šim te planējošajam dronam apmēram 100 metru augstumā, kā varētu izskatīties planējošs Shahed drons. Un kā mēs šādu dronu varētu atpazīt un kam būtu tā kā jāpievērš uzmanība. Pirmkārt, šī drona dzinējs darbosies ļoti skaļi. Atšķirībā no civilajiem droniem jūs dzirdēsiet mopēda motora radītam troksnim līdzīgu skaņu. Tātad, ja jūs dzirdat šāda drona tuvošanos, mēģiniet atrast patvērumu. Izmantojiet pagrabus, izmantojiet ēku pazemes stāvus. Ja ir, tad stāvvietas pazemes. Atcerieties par 2 sienu principu gadījumā, ja drons ielidos jūsu ēkā, logā vai durvīs, lai tad atlūzas paliek sienā, nevis aiz kuras jūs esat, bet aiz vēl vienas sienas. Ja jūs dzirdat sprādzienu troksni, palieciet drošajā vietā, kurā jūs esat paslēpušies. Ja nav telpu, meklējiet meža masīvus, cenšieties paslēpties meža masīvos, leciet grāvī, esiet aiz grants kalniem, uzbērumiem, malkas krāvumiem vai koku krāvumiem, nocirsto koku. Centieties atrast aizsegu. Ja jūs dzirdat šo te sprādzienu, centieties palikt šajā drošajā vietā, kur jūs esat atradis. Ja jūs ieraugat lidojošu dronu un vienlaicīgi atrodaties transporta līdzeklī, apturiet transporta līdzekli, nekavējoties no tā izkāpiet, attālinieties no ceļa un meklējiet tuvāko drošo vietu. Tas būs stīga, grāvis, mešs, būda, bet atkal paturiet prātā, lai tā nav graudu kalte vai benzīntanks vai kaut kas tāds, kas varētu būt drona automātiski ieprogrammētais objekts. Tā kā drošākās vietas būs šeit zem koku vainagiem, dziļāk mežā vai kādās daudzdzīvokļu mājās vai pagrabos vai tam līdzīgos objektos. Protams, ja jūsu tuvumā ir militāri objekti vai lieli dzelzceļa mezgli vai dzelzceļa sliedes vai lielas pašvaldību ēkas, tās nebūtu tās drošākās vietas, ja vien jūs neredzat marķējumu patvērtne. Tādā gadījumā droši dodieties uz marķētajām patvērtnes vietām. Patvērtnes, kas ir derīgas, ir attiecīgi nomarķētas un tajās var droši slēpties. Ja tā ir noticis, ka jūs esat dzirdējuši sprādzienu un esat šajā drošajā vietā, tad šo drošo vietu drīkst atstāt tikai tad, kad drošības dienesti jums ir devuši atļauju šo vietu atstāt. Iespējams, ka jums saņemsiet šūnas apraides informāciju par to, kas notiek šajā apgabalā un tālākās instrukcijas, kā rīkoties. Ja jūs neesat saziņā ar drošības dienestiem vai neesat saņēmuši šūnu apraides un ir noticis sprādziens, tad jūsu patvērumu jūs nedrīkstat atstāt ātrāk kā pēc 10 minūtēm no pēdējā sprādziena brīža.
Ja drons ir nokritis un sprādziens nav noticis, nekādā gadījumā netuvojieties tam, cenšieties no tā attālināties un to apiet. Protams, ziņojiet dienestiem pa tālruni 112. Ja jūs esat nofilmējis vai nofotografējis konkrēto dronu, nekādā gadījumā nedalieties ar to. Nelieciet to Facebook, Instagram vai vēl kaut kur. Nekādā gadījumā nesūtiet šo video WhatsApp vai signālu vai vienalga kāda jums ir aplikācija. Šo video, ja jūs arī tādu esat uzfilmējuši, jūs drīkstat nodot tikai vai nu bruņotiem spēkiem, vai nu valsts policijai vai citiem drošības dienestiem pēc viņu pieprasījuma. Jebkurā gadījumā, ja jūs saskaraties ar dronu vai esat piedzīvojuši tā sprādzienu vai redzējuši, jums ir obligāti jāzvana pa tālruni 112, un es atgādināšu, ka 112 strādās arī tad, ja jūsu operatoram nebūs zona vai jūsu telefonā pat nebūs simkartes, tad arī šādos gadījumos jūs varat piezvanīt pa tālruni 112 un informēt atbildīgās iestādes. Paldies par uzmanību un drošu un svētīgu ceļu uz Aglonu.